Dēl, mēs sveitinātumen Dievs, lai svētī visu šodien, anda tattu dīs. šī siltajā dienā. Može onani tattu Varbūt viņš nav tik silts auratu nestir, no ārpuses, bet dēleski svētība, bet Dieva svētība, leski tuvuma, viņa tuvums tačkerlame. silda mūs. Tidu tatti pesi būt lačedinesi auratunu. Un tas siltums ir daudz labāks nekā no ārpuses. Rusīs ne čevidžas druk sāre gadalaiki. Tev jāiet visiem gada laikiem cauri. Jake dēl do iečuģa, Dievs tā ir nolicis, ti čevidžas mengi doskadru. un mums ir jāiet tam cauri. Mēs sumas pu Latvija kokurko. Es biju pagājušajā nedēļā Latvijā. Tu nelaikam sāna, tu esi jake dur. Tur bija sniegs tik tālu, Ti dos ne patīkames esi. un tas bija patīkami, Jo kraukšķini. ka viņš krikšķ. Tai īstu šil, Tur ir mīnus tāds mīnus cik? -10. Mīnus 14. Ti nemedo, mekām ņemti dik haužīma, Un es gribēju redzēt ziemu. medikšu, Es ieraudzīju, tikā nasi dosta un tagad pietiek uz šo gadu. Pudau dežberš. Caur šiem visiem 10 gadiem. Jak esi slava dēleska, Tā slava Dievam par visu. tušu kār beso jaukerla. To skaistumu, ko viņš dara. Si tu dik hesa dēleski varenība. Tad, kad tu redzi Dieva varenību, Jo si visģi, kad ir dizaineris savaštitījā. viņš ir vislabākais dizainers, kā tik var būt. Si tu dik hesa sojo veidini si jaukerla. Kad tu redzi visu, kā viņš veido un ko viņš dara, Doj si tik brīnišķīgi. tas ir tik Ti brīnišķīgi, dodela hotta. un tas dod prieku, Jā, mēs piedernasam dasau dēles. ka mēs piederam tādam Dievam. Amen. Amen. Ti jau iedufinu Jēzus gijā prepu bolīben. Un iedomājies, Jēzus uzgāja uz Jo debesīm. piņā meģā pre, Viņš teica, es iešu augšā mu dād, pie mana tēva ti zagattavinātu mengi štet. un sagatavošu jums vietu. Iedufinu, ja jau pujus, kad ja tikšu kārti sāra gada laiki, ti sāru. Iedomājies, ja viņš izdarīja tik skaistu šo pasauli un gada laiku un visu. Iedufinu sojālam bolīben. Iedomājies, kas būs debesīs. Iedufinu tu mājoklis savu jālam bolīben. Iedomājies, kāds būtu tavs mājoklis debesīs. Iedufinu visu kādi sauna, kā visu kādi doj briljanti vai, nemēnā jau sočošu kāda savu. Iedomājies, Sosti veidi nesota. no kā tu vari veidot visus labākos briljantus vai visu kaut ko. Varusi jau si bar tiedeļa točno navi mantini. So? Tiedeļa jau navi mantini. Viņš točno neizmantos ķieģeli savā būvniecībā. An atklāsmes grāmatā pat rakstītu saidu bara jau navi mantini. Pat atklāsmē ir rakstīts, kādus akmeņus viņš izmantos. Sāmašu kādi bara pu svetu. Ka viņš izmantos vislabākos akmeņus pasaulē. Ti dojāl dasau šukarbe. Un tur būs tāds skaistums, Si amenaši du finasmen, vitēļi nasmen pa. kad mēs nevaram iedomāties un iztēlot to. Ti doj tu jassa. Un tur tu būsi. Amen. Amen? Medo džike žakirā. Es to ļoti gaidu. Menaši izdažā, kas ir kādu šukarbe. Es nevaru sagaidīt, kad es redzēšu to visu skaistumu. Ja mēģi braucim po Latvijā, po dikau po Žīmā. Ja es aizbraucu uz Latviju, paskatīties uz to ziemu, uz to smukumu To ir dufinu sojālām debes valstī. un iedomājies, kas būs debes valstībā. Savu dojāla šukarbe. Kāds skaistums tur būs. Bieže mānuša, Biezi cilvēki dikhanā Instagrami, Facebooki, ne, Google. skatās Google, Instagram vai Facebookā. Me parasti Googlinā most beautiful places in the world. Es parasti Googlē ierakstu pašus labākos, skaistākos vietas pasaulē. Tas ir tu tikai tādu šteti. Un tad, kad tu ieraudzi tās vietas, Tas ir tik šukār. viņi ir tik skaisti. Bet tā debes valstībā. Bet debes valstībā Oča šukārtī. būs vēl skaistāk. Amen. Amen. Bet tu tāp sveicināsi, tu san debes valstībā, ku pils. Un es tevi apsveicu, ka tu esi debes valstības pilsonis. Amen. Amen. Slava dēles, ka Slava Dievam. Si jau visi. Par to, ka viņš ir. Bet tādas eski tēma Bet šodienas tēma isi hotta. ir par prieku. Vai tu tādas san hotno? Vai tu esi šodien priecīgs? Tādas rakasam hottatir. Mēs šodien runāsim par prieku. Antute, Tevī, anti dzīva. tavā dzīvē.
Rosiaksi kristiešenge menge. Tā kā mums kristiešiem, Jālastivos hotna sakudīs. mums būtu jābūt priecīgiem ik katru dienu. Saku kristietiska. Katram kristietim. Patsepe saku maanušeska. Atklāt sakot, katram cilvēkam. Rosi dēlmeniaka radījā. Tāpēc, ka Dievs mūs tā ir radījis. Mēģināusisi bededīsais, lačedīs. Es zinu, ka dzīvē ir labas un sliktas dienas. Isi lače notikumi, ti bede notikumi. Labi notikumi un slikti Bet notikumi. dolaisi feņu emociju. Bet tās ir tikai emocijas. Patiesu hotta. Bet paties prieks Isan māru dēlis. ir mūsu Dievā. Ti jaudela hotta togit. Un viņš dod prieku tad, Patsi tu, kas ir visbededīsa. pat ja tu ej cauri vissliktākai dienai. Mēģināusi mangaisi parasti, ja kas ir, ne, si sota manga bedu notiek, si manga džikedodu kandija vai, ne, me jāsota notiek kandija bedu. Ja man Ami parasti ir dzīve. tā, kad man notiek kaut kas slikts un kaut kas, bēdīgi kaut kas notika. Ti togi mā bešāma mi ģimenasa, Un tad es apsēžos ar savu ģimeni ti mesmu hotno. un es esmu priecīgs. Čūlapē var sita jocīgi, nā? Izliekās kaut kā jocīgi, Tu, ne? kas ir džike bede, Tad, kad tev dikti slikti, tu bešē, tad vienkārši hotņaki resatu. tu sēdies un vienkārši priecājies. Bet dasa visi dēl. Bet tāds ir Dievs. Tu brīža si tu, kas ir bede, Tajā brīdī, kad tev ir slikti, jo tu, kad ela hot. viņš tev dos prieku. Ti leski hotta si bādi, nesi svettuski. Bet viņa prieks ir lielāks nekā šī pasaulē. Svettuski hotta, Pasaules prieks, isi feikus. tas ir neīsts. Bet dēlski hotta, Bet Dieva prieks isi paties. ir patiesa. Amen. Amen. Sisiek Beni Hinus, ka man čapiek notikums, esi, Benihinam bija viens notikums. vai menā prāk liecība, si Jonigīne pu slimnicā. Liecība bija, ka Māmas. viņš aizveda vienu cilvēku. Aizgīja pu slimnicā. Viņš aizgāja pie viena cilvēka slimnīcā. Josisku aparāti paša pieslēg. Viņš jau bija pie visiem tiem aparātiem pieslēgts. Trūbiti, sāru, repsjopu mēri ben. Trubas un viss kaut kas, viņš bija jau ceļā uz miršanu. Ti Jonidi kana soju kerla, vai šunle soju kerla. Viņš redzēja vai dzirdēja, ko viņš ir darījis. Jo, ku sāredu trubi, ku sāredu kolā, Viņš pie visām tām trubām un aparātiem hotne slavini dēles. priecīgi slavē Dievu. Dasav isi dēl, Tāds ir Dievs. jo isi ku tu Viņš ir pie tevīm vispašed ir. vistuvāk. Togit, Tad, si tu, kas ir zapagirdu dži, kad tev ir salauzta sirds. isi jo tu dela mierus. Un Jo tu tad dela viņš- mierus. Tad viņš tev dod mieru Ti patiesu hotta. un patieso prieku. Slava dēles, kas jāmē, isam piedernasam dēleske. Slava Dievam, kad mēs piederam Dievam. Amen. Amen. Atkērās galatiešiem. Atvērsim Paņštu nodaļa. Galatiešiem 5. nodaļu. Medalīs mēģināt džike kuse. Es šodien pamēģināšu tā. Mēģināšu Īsi. bez šesti brāzus. Metā šādu brāziem džike. Mēs vakar ļoti salām, un es zinu, kā sēdēt un salt. Nebien kanā noslēpus. Tu sanāngil daiti sludinesa. Ja tu esi šeit un sludini, es pateikšu Tu, kas noslēpumu. džike Tu jūties, Tu, kas ir hačkirdu. tu jūties karsti. Bet doj mēs ir bez šāme brāzu vātele. Bet ja tur sēžu, tad es salstu nost. Tī paņštu nodaļa. Un 5. nodaļa. Varot iecinintumiem pal bīskapus ko amatus. Tāpēc tiecieties pēc bīskapa amata. Taisi tā tedī. Šeit ir siltāk. Do bībeļa penelas, ja tiecies pal bīskapus kā amatus. To Bībele saka, ka tad jātiecās pēc bīskapa amata. Paņštu nodaļa. Galatiešiem 5. nodaļa Bišķi vār no panta. un 22. pants. Tī daļala rakebe gara augļendir. Un šeit ir runa par gara augļiem. Ja, kas jā, mēs esam kristieši, Tā kā mēs esam kristieši, saku mendir. katrs no mums, Togi menge, ko amečepti jā gara augļi. tad pie mums ir jābūt šie gara augļi. Tī
ljubu neske ko name samdai. Un ik katrs, kad mēs esam šeit, Tipo, kad saisi gara auglis, togisi tusan kristietis. un palasīsim, kādi ir gara augļi, kad tu esi kristietis. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Amen. Aleluja. Dasa on visi kristietiski daba. Tāda ir kristieša daba. Dasa isileski dāvana dēles. Tāda ir kristieša dāvana no Dieva. Ja me to pielasam, Un ja mēs to pieņemam, hotta on mende automātiski jāla. prieks automātiski mūsos ienāk. Ti menge čepārdi kasmāru dži, Un mums ir jāapskata mūsu sirdi, vai an mende dova issi. vai mūsos tas ir. Doisi džike svarīga, Tas ir ļoti svarīgi, menge si kristiešenge. tā kā mums kristiešiem. Aš do neamena broiski rasamen pu kangi irori. Mēs vienkārši nespēlējam baznīcās. Doisi nopietnu lieta. Tā ir nopietna lieta. Varosi dēl, kamel men sakeral butti. Tāpēc, ka Dievs grib pie mums strādāt. Jau kamel tu kesota dēl, Viņš grib tev kaut ko iedot. jau kamel tu veidinau, Viņš grib tevi veidot. jau kamel tu sa jālans sadarbība. Viņš grib būt ar tevīm sadarbībā. Jau kamel jālca si partneris. Viņš grib būt ar tevi kā partneris. Menge čevab haļu asmens, ja me piederinasam dēleske. Mums ir jāapzinās, kad mēs piederam Dievam. Ti jaan mendenāni hotta, Un ja mūsos nav ja prieka, me pārdi kasamen. ja mēs izskatām mūsu sirdi, Tu sota nāni kārti. tad kaut kas nav kārtībā. Diemžēl dois sota trūki. Diemžēl tur kaut kas trūkst. Jo ja me haļosam, ja me piederinasam dēleske. Un tad, kad mēs apzināmies, kad mēs piederam Dievam, Ti jāmēģinās, kā ja me džasam. un mēs zinām, kur mēs ejam, Samērāk jāsāks, ja džasam pu debes valstī. ko es sākumā teicu, kad mēs ejam uz debesu Tu valstību. ģinesi, tu piedza du dēleske, kon giau preza kēro tu keštettus. Tu zini, ka tu piederi tam Dievam, kas sagatavoja te augšā vietu. Ti jaan mande nāni hotta, Un ja manī nav prieks, sota nāni kārti. kaut kas nav kārtībā. Menge čeza haļu vassi. Mums ir jāsaprot, Gara augļi čet jānan mende. kad gara augļi ir jābūt mūsos. Mož nesāre an tu te jāna, Varbūt ne visi tie gara augļi būs tevī, bet daļa lendi čepti jāl. bet daļa no viņiem ir jābūt tevī. Dāmas sveicinot. Augļi čet jānan mende. Augļi ir jābūt mūsos. Si mierus, Miers, hotta, prieks, dolasi mīlestība, dolasi pamat augļi, so čet jānan Mīlestība. Saku kristietiska. tie ir pamata augļi, kas ir jābūt ikvienā kristietī. Jādola nāni, Ja tie nav, gono pušēru, maisu uz galvu, alūkšani, lūgšanā gavešana. un gavēšanā. Jo Jēzus jau pre, Jo Jēzus, kad uzgāja augšā, jau peņģa viņš teica, me mierus tu menge mukava. es jums atstāju mieru, Mierus. manu mieru. Nevis dosu svetus dēla, Nevis to, ko pasauli dod, bet mu mierus. bet manu mieru. Ti du mierus si sodelat ka pilnība. Un tas miers dod tev pilnību. Pilnība togit, Pilnību tad, si tu san čučuti nangu. kad tu esi tukšs un pliks. Dasaus ideālis, ku mierus, kā mi ben. Tāds ir Dieva miers un mīlestība. Jo togit si tu, ka si pilnībā, ki sajūtām tutte. Jo tad, kad tev ir pilnības sajūta iekšā, Togit dēlfin tu tošti sveiti, nelīst. tad tikai Dievs tevi riktīgi var svētīt. Tu mēģini rakstīt tā, ka esi Matteja, ka piemēram, mēs rādas uz paldevis valsts, pasku čačipen. Jūs ziniet rakstvietu Matejā, kur ir rakstīts dzenīties pēc debesu valstības un pēc viņa taisnības. Pārējā lietas, ka pīču denā. Un pārējās visas lietas tev pieliksies. Jāngel dodos rakstītusi pal sosvetus, ki mānša trādena. Un pirms tam ir rakstīts, pēc kā dzenās šie visi pasaulīgie cilvēki. Tu ģinesi svetus, ku mānša vienmēr pal sota trādela. Zini, pasaulīgs cilvēks vienmēr pēc kaut kā dzenas. Butad ir overtime, butad ir Vairāk overtime un nauda. Butad ir do. Tas un tas. Lenge nikdi nāni dosta.
viņiem nekad nav pietiekoši. Mánusesky nikdy nisso najala dosta. Cilvēkam nekad nebūs pietiekoši. Salamos pääsee lova never catching end. Salamans Never saka, catching wind. Salamans saka tādus vārdus, ka tu nedzenies pēc vēja. Tu nikdy les nauhti ressa. Tu nekad viņu Ja nesaķersi. tu trādesot par bārvālepe vai pasaita lieti materiāla. Ja tu dzenies pēc materiālām lietām, pēc bagātības, Tu nikdy dona zasniedzines. tu nekad viņus nesasniegsi. Doi nāni limitus. Tur nav limits. Jo tu butedi hučedi jasa, jo butedi tukečebi. Jo standarti Jo vairāk tu ej, sensa. jo vairāk tev vajag un standarti aug katru dienu. Doisi, nyt me koore hajjinen koore tumen. Jūs jau paši zinat, paši jūs. Nohkinada postin. Es nopirkšu šo kažoku un tad man vairs neko nevajag. Tā, puģiņčki ir domāta čebi Šitas kažoks ir pa garu, man vajag īsāku. Atkal uz overtaimiem. Vīriešiem atkal mašīna. Ja man būtu šitā, tad man vairs neko nevajag. Kā es tikai nopērku to mašīnu un pēc nedēļas saku, tomēr man tā labāk patika. Cilvēka daba ir tāda, kad viņam nav nekad gana. Salamans bija ļoti gudrs vīrs, jo Dievs viņu svētīja ar gudrību. Un tāpēc Bībele saka mums, nedzenies. Tas ir pavelti. Tev nekad nebūs gana. Man tīk karikatūra, ka esi dolāri, tas ir kaštlaika mangilmārski. Jūs uhtela palāti taisan kapuzā. Man patīk viena tāda karikatūra, kad cilvēkam ir tāda nūja un pašā galā ir nauda un viņš skrien pakaļ tai naudai visu laiku. Un tas nekad nebeigsies, kamēr tu nenomirs. Bet, ja mēs saprotam to un pieņemam to rakstvietu, kas Matejā ir rakstīts, pēc viņa valstības un taisnības, un visas šīs lietas, ko pasaule dzenās, tev Dievs vienkārši to piemetīs. Un tā ir patiesība, jo tas ir pierādīts 100 un 1000 reizes. Ja jūs neticat kādās liecībās, palasiet par Salamanu. Viņš lūdza no Dieva gudrību, lai viņš vada Dieva tautu. Un Dievs caur to, kad viņš lūdza tikai gudrību no viņa, viņš deva viņam pilnīgu visu, bagātību un visu, ko viņam vajadzēja. Tad āķis ir tajā, lai mēs pārskatām mūsu sirdis, vai mūsos ir prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Ja šīs visas lietas ir mūsos, pret tādām lietām nav bauslības. Ja visas šīs lietas ir tevī, tu esi pilnīgs. Tāpēc, ka tev vairs no pasaules vairs neko nevajadzēs. Un pats galvenais, lai būtu šīs 3 lietas. Mīlestība, prieks un miers. Skaties šīs 3 lietas un vēro. Un piestrādā pie viņiem.
Bet mēs jau katrs no mums gribam būt priecīgi. Mums nav nekas vairs vajadzīgs. Miers, lai būtu mīlēti un lai būtu priecīgi. Tie ir visas pašas galvenākās lietas, kas ir mūsu dzīvē vajadzīgi. Bet to mēs tikai varam dabūt tad, ja mēs esam kopā ar Dievu. Ja mēs esam garā. Amen. Amen. Un šeit pat 5. nodaļā un 16. pants līdz 17. Bet es saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārības savaldīsies. Jo miesas tieksme ir pret garu, bet gara tieksme ir pret miesu. Jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt, ko gribat. Amen, aleluja. Ja mēs nestaigājām garā, diemžēl miesa lela virsroka. Diemžēl miesa ņem virsroku. Jūs zināt, ka mūsos ir gars un miesa. Ja tu nestaigāsi garā, diemžēl mūsu kārības, viņi iznāks. Tas ir neizbēgami. Ja mēs nebūsim garā, mēs esam lielās problēmās. Jo ziniet, mūsu miesa tur iekšā nav nekas labs. Viņa ir tāda slidena lieta. Viņa ir mums dota, bet viņa tieksme ir slikta. Viss, kas ir slikts, to viņai vajag. Hamburgeri, neveselīgu pārtiga. Sāru, sona čebi do laka čebi. Ko viņai nevar, to viņa grib. Jūs darāt to, ko jūs negribat. Mēs zinām, ka hamburgeri nav labi, bet mēs viņus ēdam. Mēs visu zinām, bet visu daram. Es to nekad manā mūžā nevaru saprast. Es agrāk pīpēju cigaretes, kad biju pasaulē vēl. Es nevarēju viņus ciest cigaretes. Es nevarēju ciest cigaretes no mazotnes. Ne to smaku es varu pārnest. Es nevaru neko tur. Bet es sāku viņu smēķēt. Un es nevarēju saprast, kāpēc es to daru. Miesa ir mērkaķis. Miesa ir mērkaķis. Viņa tevi piespiež to darīt. Es pat nevainoju sātanu tajā visā. Viņa saka, dari to. Tāpēc mums jāstaigā garā. Labāk padoties garam. Viņā ir viss labāk. Miers, prieks, mīlestība, viss labs. Viss, par ko tu rūpējies.
Un tas gars liek tev rūpēties par to miesu, kura tev piespiež kaut ko sliktu darīt. Bet mēs rūpējāmies par to, ko ne visai mums labu dara vienmēr. To Dievs mūs māca. Mēs esam tie, kas uzskata citu augstāk par sevi. Labāk būtu, ja tā būtu. Tā ir kristieša nozīme. Kristietis ir mazais Kristus. Un jūs zinat, ko darīja Kristus. Viņš ne tikai rūpējās par mums. Viņš nodzīvoja visu savu dzīvi dēļ mums uz šīs zemes. Un uz beigām viņš pat nomira mūsu dēļ. Un ne tikai parastā nāvē. Bet briesmīgu, pazemojusu, šausmīgu. Un tiem, kas to darīja, viņam visu. Un ne tikai par tiem radiem un draugiem, kas viņam bija. Bet par tiem arī, kas pļāva uz viņu, apsaukāja un aprunāja un piesita pie krusta. Un tāpēc mēs esam aicināti nedomāt tikai par sevi. Jo Dieva daba ir vienmēr tāda, kad viņš rūpēsies par citu. Tevī ir jābūt tas, ka tu kaut ko izdari pāri kaut kam citam. Vai tu gribētu, lai tev kaut kas to izdarītu tādu pašu? Tāpēc, ka bauslība saka, dari citam to, ko tu gribētu, lai tev izdarītu. Vienmēr to atceries un lieliet savā sirdī. Lai staigātu garā, mums ir jābūt nopietniem. Un bez tā mēs nevaram. Kā staigāt garā? Tas ir labs jautājums, vai ne? Kā staigāt garā? Ir viens algoritmus vai formula. Viņš vairāk ir kā algoritms. Jūs zināt visu to? Ļoti vienkārša. Lūkšana. Bībeļā. Un Bībele. Divi savienojumi. Ko tu nevari, labāk nebūtu, ja tu no sava izskata viņus izlaistu. Ja tas nebūs mūsu dzīvē, mums ar garu nebūs neviena sakara. Mēs no gara tad paņemsim maz drusciņu tikai. Un mūsu miesa darīs ar mums, ko viņa grib. Nevis to, ko mēs gribam, bet to, ko viņa grib. Tu vari spārdīties un tev nekas neiznāks. Bez vārda, bez lūkšanām, gars ir miris. Tas ir tāpats kā baterija. Ja tu viņu uzlādē, lai ieliktu šeit, cik viņi grib, viņa neko neizdos. Tāpat mašīnā. Ja tu neieliesi benzīnu, viņa neies uz priekšu. Tu vari darīt, ko tu gribi. Ja mūsos nebūs gavēšana, lūkšana un lasīšana,
Diemžēl mūsu garam ilgs mūžs nebūs, jo bizorjaki. Jo viņš būs bez spēka. Miesu mēs barojam katru dienu ar hamburgeriem un ar cukuru, lai vairāk enerģijas. Viņai pietiek spēka uz visu mūžu, bet gars, viņš klusi gaida uz mums. Viņš nepieprasa tā kā miesa. Viņš klusu gaidīs no tevīm, kad tu tuvosies viņam. Caur tavām lūkšanām un gavēšanām. Gavēšana ir laba lieta, viņa tā uzmundrina tevi garā. Lūkšana un vārds, tās ir abas neatņemamās sastāvdaļas. Katra dienas dzīve. Es tev gribu pateikt, nekad nebeidz. Lai tu būtu cik aizņemts. Lai kas notiktu. Neskatoties ne uz ko. Noliec savu laiku. Un nekad neatstāj. Lai būtu kas apkārt, bet tu ej un izdari. Neaizmirsti savu dienas devu paņemt. Kaut maz drusciņ, bet paņem. Lūkšana un lasīšana. Amen. Noliec sev mērķi. Telefonu, jo tu lādē katru dienu. Tu zini, pirms gulētiešanas tev jāuzlāda telefonu. Jo otrajā dienā viņš jau nedarbosies. Tāpēc tāpat kā tev neigulēt, kamēr tu neuzlādējies. Tad, kad tu pieliks pie lādētāja, tad tu vari iet gulēt. Tad tev Dievs arī dos sapnī arī, lai cik tu nebūtu piekusis. Dievs ar tevim runās un dos, viņš skatās uz tavu sirdi. Vienu solīti tikai liec viņam pretīm. Un viņš tev liks pretīm vismaz divus. Tāds ir mūsu Dievs. Amen. Diemžēl, tas arī vorīgi jāmenā, nevasaman miesa. Jāvasaman garus. Un diemžēl mums jāpalasa arī otra puse, kad mēs nebūsim, ka mēs nestaigāsim garā. Ja mēs neuzlādēsim mūsu ķermeni, un tad no 19. panta sāksim. Bet zināmi ir miesas darbi. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, ka jau esmu senāk sacījis. Tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību. Amen. Aleluja. Mēs zinām, miesa kerla, ko miesa dara, ja me neuzlādi nasamlā. Ja mēs neuzlādējam viņu lūkšanā un lasīšanā. Mēs iekrītam kārībās. Miesa velk uz nešķīstību un netiklību. Elku kalpība, buršana, ienaidu strīdī, tur nav pat zīme no prieka. Jāla grauda hotta. Tur būs bišķiņ prieks.
10 grami. Kad tu iedzersi 100 grami. Grauda jāla baigi, vai 200 grami, 300 grami. 2 vai 300 grami. Vēl labāk būs. Potom 3 dienas beigta. Bet 3 dienas pēc tam beigts. Nāla čudelat, ka hotta graudi. Sātans tev dos bišķiņ prieku. Potom tu menčēsi tu hāra doles. Bet pēc tam tu mocīsies ilgu laiku. Dogu laicīgu hotta. Caur to laicīgo prieku. A netiklībām sāre pārē lieti. Doj si grauda, si tu hotta doj. Tādas pašas lietas ir netiklībā un visas pārējās lietas. Tur ir bišķiņ prieks. Bet du bišķiņ esatu pleskris potom sāru tu mūžus. Bet ar to bišķi tu pēc tam maksāsi visu savu mūžu. Nādu lačedi cena. Un nelabāko cenu. Viljas fededīr garus. Ņemsim labāk gara. Rūpinas men pal garus. Rūpēsimies gara lietās. Jo tu hotta isi pareizu, ti pilnīgi. Jo tas prieks ir pareizs un pilnīgs. Jo sāre da lieti vasom, ka esam jāmī vas hotna. Jo kāpēc mēs daram visas šīs lietas, lai mēs būtu priecīgi? Bet miesaki hotta isi laicīgu. Bet miesas prieks ir laicīgs. Ti bāri cena ošlaka čekles. Un par to būs jāmaksā liela cena. Ti saumolas nafeņu tuples kiresa. Un kādreiz tu ne tikai maksā par to. Bet arī ti čāvori, ti mazbērni. Bet pat tavi mazbērni un bērni. Diemžēl menge čievas dolenge. Diemžēl mums jābūt pat tiem, kon pagirla dola. kas salauž to. Si māri čāvore. Kad mūsu bērni un mūsu mazbērni zalena svētībaki alga. Viņi saņem svētības algu. Jāke pasiduha Abrahamuste. Tāpēc tāpat kā caur Ābrahamu. Leski svētība un zalen. Nevis Ādamuski. Viņi saņem Ābrahamu svētību, nevis Ādama svētību. Amen. Tido mengeče vikeras māri izvēle. Un tas ir jāizdara mūsu izvēle. Jo miesa halau presāru. Jo miesa apēdīs visu. Ganti hotta. Viņa apēdīs prieku. Ganti attiecība dēlesa. Attiecības ar Dievu. Tipatom korotot. Un pēc tam pašu tevi. Jo doizi penlusi miesas darbencel. Jo tur ir teikts ar miesas darbiem. Diemžēl amena pērasam an Dievalstība. Diemžēl mēs netiksim Dieva valstībā. Par ko mēs runājam no sākuma. Tur, kur būs tie visi briljanti un dārgakmeņi un tas nams, kur uzcels dēļ tevī. Jo Dieva vārds nemainās. Dieva vārds nemelo. Ja mēs nepārskatīsimies, ja mēs neatteiksimies no miesas darbiem, diemžēl uz debesu valstību mēs nevarēsim tikt. Jo Jēzus samaksāja lielu cenu par mums. Un ja mēs neņemsim vērā to un nepieņemsim viņu upuri, diemžēl mēs atmetam to, ko Dievs ir mums devis. Ja tu apzināti visu laiku ej un grēko, tā ir tava izvēle. Dievs tevi neizmetīs no debes valstības. Vienkārši tu pats atsakies. Jo Dievs ir tas, kas tev dod izvēli. Dievs nekad tev neko neuzspiedīs. Tur, kur ir kontrola vai kaut kāda uzspiešana. Diemžēl tā ir burvestība un Dievs to nekad neuzspiež. Dievs visu laiku dara ar mieru, prieku un ar mīlestību. Tāpēc neatlaidīsimies no gara. No gara darbības. Gara augļiem. Rūpēsimies par tiem. Iestādīsim to. Audzināsim.
Dārznieki jau jūs visi šeit laikam esat. Visi jau Latvijā kaut kam bija mazdārziņi vai kaut kas tāds. Laikam es pat kaut ko stādīju kādreiz. Skolā tačne. Es laikam avokādo stādīju. Tur ir jāplej, rūpēties. Skatīties. Mūsu augļus mums tāpat jārūpējās par viņiem. Ja tev mīlestība klibo pret citu cilvēku, patrenējies, pieliec pūles pie tā. Pie katras lietas jāpieliek pūli. Un tās pūles ir tas, ka tu lūdz no Dieva. Praktizē, lūdz no Dievu, un viņš tev dos. Amen. Amen. Tāds ir mūsu Dievs. Pirmo mums ir jāapzinās, kam mēs piederam. Tāpēc, ka mēs piedaram Jēzum. Priecāsimies iekš Dievu. Turēsim svētu to laiku, kad mēs esam ar Dievu. Noliksim katrs, kas mēs esam šeit, laiku, ja tev nav tas vēl. Izskati savus dienas grafiku un noliec sev laiku ar Dievu. Es tevi lūdzu to izdarīt. Noliec sev laiku. 10, 20, 30, lai cik minūtes. Izskati savu dienu un noliec laiku. Un sāc jau šodien. Neatliec uz rītdienu. Šodien jau sakārto savus grafiku. Un vēl viena svarīga lieta ir. Neatstāj savu sapulcēšanas vietas. Nekad to nedari. Jo Bībele saka, ka Dieva priekšā tas ir svēts. Ja tev jānāk uz lūkšanām, ej uz lūkšanām. Ja tev jānāk uz dievkalpojumu, tev jāiet. Dievkalpojums ir tā vieta, to nevar nekad izslēgt no tava grafika. Svētdiena pieder Dievam. Tev vienkārši jāizsvītro no tavas dzīves uz visu mūžu. Svētdiena pieder Dievam. Amen. Un lai notiek kas? Nāc pie Dieva. Amen. Un tad tev būs viena lieta tavā dzīvē. Ja mēs turēsimies pie šiem visiem punktiem, atvērsim 23. psalmu. Bišķi 23. Tas kungs ir mans gans, man netrūks neniekā. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jebšu es arī staigāju tumšajā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis, tava gana vezda un tavs gana zīzlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot,
Tu svaidi ar eļļu manu galvu. Mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Amen. Aleluja. Piecelsimies.